tad es varbūt īsumā pāris teikumos pastāstīšu, ko vēl vakar dzirdēju tajā izglītības zinātnes ministrijas stāstā. Skaidrs ir viens, kad tiks mainīts šis pedagoga atalgojuma modelis, bet viņiem pašiem nav skaidrs, kā to izdarīs. Un komentāru nav, jā, tur ir ļoti daudz variantu un domas, kā piemērot dažādas koeficientus, bet mēs esam nobežījušies par to, ka mēs cik esam viens no šīm lielākajām skolām, un mums pedagogi varētu zaudēt šo naudu. Jo skaidrs, ka mazajām tātad skolām tie pedagogi, kas šobrīd ļoti maz saņem, tiem būs klāt atalgojums, bet mūsu šī brīža situācija ir tāda, ka viņi ir labākos šobrīd nekā ir plānots. Un grūti pateikt, kā tas izvērtīsies, bet mēs esam nolēmuši arī nestāvēt malā un neklusēt un aicināt lielo skolu direktorus sarunā ar izglītības zinātnes ministrijas amatpersonām. Visticamāk, jau tā būs valsts sekretāra vietniece, Papuls kundze. Nē, pārvaldes departaments. Departaments. Jā, jebkurā gadījumā cilvēks, kas ministrijā atbild par šiem jautājumiem. Un es domāju, ka mums vajadzētu vērst savu uzmanību. Šovakar pašvaldības savienībā arī godīgi sekot izglītības zinātnes ministrijas pārstāvi bija tika ļoti, kā lai saka, oponēti šie viedokļi no dažādiem pašvaldības pārstāvu pusēm. Jelgava ļoti spēcīgi uzstājās, gan arī Vecumnieku novads, gan pārējie. Tā kā pašvaldības nav mierā ar šo modeli, jo arī mazajām pašvaldībām īsti jau mazajām skolām nav skaidrs tas modelis, kā šie atalgojumi tiks rēķināti. Es ļoti nožēlojam, ka vispār tiek prezentēta kaut kāda ideja un projekti, kuri nav sagatavoti. Mums lielāko daļu jautājumu ministrijas pārstāvji vispār nespēj sniegt normālas atbildes. Galvenais jau pēc iespējas ātrāk ir ieviest un kaut ko mēģināt darīt un nezinot, tad nespēja plānot vispār, kāds būs reālais rezultāts. Es domāju, ka nevaram sēdēt un klusēt, ka jāmēģina meklēt sabiedrotie, arī Ogre ļoti asi uzstājās, jo Ogrē arī šobrīd vasaras mēnešos ir pieaudzis skolā bērnu skaits pa 130, par kuriem faktiski pedagoga algām skola nav saņēmusi finansējumu. Mums ir 90 bērni klāt. Kā jāmeklē sabiedrotie un jāmēģina vērsties ministrijā. Šeit noteikti kādam jāuzņemās iniciatīva, un tas priekšlikums bija sekojoši Pierīgas novads un Ogri varētu rīkot tādu sapulci, uzaicināt šos te ministrijas ierēģus, un tad visu sāpi pa pilnu klapu. Un, jo sēdēsim malā, pieņems un mums jau tad ir pieredze liela, un te ir aktīvi jāapstrādā mums. Jā, tieši tas pats lielās iestādēs. Tas nav godīgi, bet godības, jā. Tas nebūtu godīgi, jā, bet šobrīd lielās iestādēs. Un vēl šī te, ko tu Daci teici par šīm 40 darba stundām, jā, kad vispār arī pedagogi. Jā, tur man bija tāds vairāk juridisks stāsts, varbūt, kad kāds domā savādāk, bet redziet, ne jau visos amatos un visām profesijām protams, ka darba likums nosaka, ka vienā darba vietā cilvēks var strādāt ne vairāk kā 40 stundas, bet ir skaidrs, ka ir šie papildus darba vietas un papildus amati, par kuriem cilvēki piepelnās dažādas komisijas, un man ir īsti nav saprotams, kāpēc tad pedagogiem šobrīd tas tiek kaut kā virzīts savādāk. Es neesmu gatava šobrīd tā juridiski pa punktiem par to runāt, ja, bet man tomēr liekas, ka skaidrs, ka 40 stundas pamatslodzē, tas ir tas limits, kas ir visiem, ja. Kad uz to jau var iet, Tagad 36, jā. Bet ja viņš pēc darba vēl, man vai tā būtu interešu izglītība? Privāta loģi. Es nedomāju, ka es tagad publiski par šo referātu uzstāties. Bet mums ir jāsauc kopā un jārunā par tām lietām. Tas arī pildīt punktu, ka tieši būs tikai tās 40 stundas un nekas vairāk. Un ka šīs 40 stundas tiks atrunātas, cik tās ir kontaktstundas ar bērniem, cik tā ir gatavošanās darbam, cik tā ir klases audzināšana, labošana, bet viņi, vai interešu izglītība, bet viņi nevarēs būt lielāk par 40. Mana sapratne ir tāda, to izlasot.
Tieši Nu, jā, tas, es kas arī tā saprotu. tieši tagad notiek tas, ka mēs it kā norakstam un iznāk vairāk. Jo, ja ir 21 stundu likme, skolotājs var strādāt gandrīz uz 2 likmēm. Jā. Tad tas tiek, un es domāju, ka tā no pedagogiem vislielākā pretestība ir tieši tā, ka viņi tiek ierobežoti tajā, ka viņi varēs strādāt, diemžēl, faktiski uz 1 likmi, un tikai 40 stundas. Nu jā, likmes summa tiek paaugstināta, bet ja gandrīz dubulto stundu skaitu, kas par to ir jānostrādā, tad iznāk, ka tad arī jāmēģina, ir jāatrod tas, ka, kāda tad būs šī adekvātā darba samaksa par to. Par to ir jautājumi. Jā, bet šobrīd Interešu izglītībā viņam pieļauj, ka viņš var, piemēram, braukt uz citām skolām un strādāt. Ja? Tas, ka viņam dvēseli šajā skolā, viņš brauc uz citām skolām un īstenībā mums ienāk svešinieki. Bet tas jau nav tikai skolotājiem. Nē, tas 40 stundas, tas ir visur, jā, tas ir tā, bet, redziet, kā, ja tas būtu no nulles tiktu radīts kaut kāds modelis, kad līdz šim neviena pedagoga nebūtu bijis, bet ja mēs runājam par grozījumiem esošajā sistēmā un cilvēks saņems algu un tagad viņam iedos mazāk, tas jau ir kliedzoši pretēji jebkādam vispār tiesiskās paļāvības principam, jebkādam darba likumdošanas principam, tas tomēr, es liecos domāt, ka, protams, ka tas būs sloks uz pašvaldības budžeta pleciem, jo es dikti šaubos, ka mēs skolotājiem maksāsim reāli mazāk, nekā viņš saņēmis līdz šim. Vienkārši kārtējo reizi pašvaldība aizpildīs likumdošanas robežas uz savu finansējumu, kas cits jau neatbilst. Jo, tā skatoties, nekas īpaši jau tajā nemainās. Tikai tas, kas ir noteikts un konkrēti pateicis, ka 40 stundas, bet konkrēti stundas jau tāpat paliek. Un vienā tajā maisiņā saliek pilnīgi visu. Tur bija tik daudz jautājumu zīmes tajā prezentācijā, ka tur viņi paši nesaprot. Ir bijuši darba grupā dažādi priekšlikumi, kā tur uzlabot šīs situācijas. Tur ir koeficienti atkarībā no vecais, un es jau paskatījos. Viņi ir uzlikuši maksimālais bērnu skaits klasē 20. Ko tad mums darīt ar tiem 28? Tad tie 8 ir kaut kādi lieki. Tad mēs faktiski par tiem neko nesaņemam iznāk, ja? Īstenībā mēs jau joprojām nesaņemam par katru bērnu. Mums visu laiku ir koeficienti. Nav jau tā, ka, teiksim, uz to 5. septembri mēs noziņojam, ka mums ir, teiksim, 400 bērni, un es saņemu naudu par visiem 400. Nē, es saņemu ar koeficientu. Un tas koeficients bija 75, jā, tātad. Un ko tad mazās skolas? Godīgi sakot, nepalika skaidrs. Nevienam nepalika skaidrs vakar tajā sanāksmē. Es sapratu, kāpēc tas koeficients ir. Bet es nesaprotu, kāpēc vispār ir jāprezentē ideja, kura nav pārdomāta. Kāpēc jāprezina daudzā tekstu, tikai neļaujiet, mēs kaut to visu pārdomāsim. Bet iet pa visām iestādēm. Bet mums taču ir skolas daudz, kuras realizē jau šo samaksu sistēmu. Tās ir tās, kā viņi aprobācijas. 4 tikai pieteikušos, viņi jau vakar teica. Tikai 4. Arī Ikšķilē piedāvāja, bet Česlavs esmu pavērtējis, ja, ka tu labāk tālāk. Kaut ko tādu. Jo, mums tas nebūs izdevīgi. Nekādā gadījumā šis modelis. Mums ir izdevīgāk tā kā tagad. Jo mums ir bērni, mums ir viņu ļoti daudz, un tas mums ir izdevīgi šobrīd. Jā, bet ir tas valstī vidējies jautājums ir par šīm te mazajām skoliņām, kur bērniem ir ļoti tālu skolu, līdz kurai klasē ka viņi būs, un vai viņi pastāvēs, un es neticu, ka būs tie, kas slēgs skolas. Tā, 4 minūtes esam iebraukuši valdu tajā komitejā. Vai tad nav? Jā, 9:20 ir.